Šajā saulainajā dienā mēs svinam labestības svētkus, jo pat labāk notiek labdarības pasākums, lai palīdzētu Līvai, par kuru mēs jums skatītāji stāstījām 4. studijā. Līvai ir 36 gadi. Viņa dzīvo Viesītē un ir 2 mazu, 4 un 6 gadus vecu meiteņu mamma. 2024. gadā Līvai diagnosticēja 3-kāršu negatīvu krūts vēzi 2. stadijā. Tā ir agresīva saslimšana, kas bieži saistīta ar iedzimtām gēnu mutācijām. Gadu ilga ārstēšana diemžēl nedeva cerēto rezultātu. Audzējs turpināja izplatīties līdz pat 4. stadijai. Metastāzes konstatētas kaulos, aknās un plaušās. Ārstu koncilijas Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā Līvai nozīmēja inovatīvu medikamentu, kas vairākās Eiropas valstīs tiek kompensēts. Taču Latvijā Līva ar savu diagnozi neatbilda ministru kabineta noteikumiem, un Nacionālais veselības dienests viņai individuālu kompensāciju atteica. Ārste teica, ka man ir maza spēja ilgi izdzīvot, tā kā nav cerība, tur 6 mēneši. Bet viņa teica, ka ir zāles, sacituzumb, nevar iepazināt to vārdu, Govitencan, kas man var palīdzēt, tā kā, lai man būtu remisijā, lai tās metastāzes kapsulētos un es varētu ilgāk dzīvot. Kā viņa man teica, man jāmaksā par laiku, lai es dzīvotu. Tas nozīmē, ka man katru mēnesi ir jāmaksā 8,000 līdz. Līva ir aktīva dalībniece biedrības Palīdzēsim viens otram izveidotajā onkoloģijas pacienšu atbalsta grupā Cerība uz rītdienu. Tieši šajā grupā Līva uzticēja savu sāpi, valsts atteikusi individuālo kompensāciju dārgā, dzīvībai svarīgā medikamenta iegādē. Liels atbalsts manā atveseļošanās no vēža ceļā bija Ineses Supes radītā onko pacientu grupa WhatsAppā, kur ļoti mēs viens otru atbalstām un palīdzam ar dažādiem padomiem un arī ar kaut kādām praktiskām lietām. Es ļoti labi atceros to viņas ziņu, kur viņa teica, bet vai tas ir godīgi, ka man tagad ir jāmirst, jo man nav 8,000 mēnesī. Un Inese momentā ķērās klāt šai lietai un arī notika tas, kas notika, tika radīts sižets un pēc tam savākta naudiņa. Pirmie 72,000 Līvas atbalstam. Lai Līvai nepieciešamais medikaments būtu nodrošināts visam gadam, biedrība Palīdzēsim viens otram nolēma rīkot diennakts labdarības maratonu. Mērķis – nepilni 26,000 eiro. Valsts tiešām rēķinās to, ka ir tāda labdarības organizācijas, kas izdarīs darbu viņu vietā. Lai gan patiesībā nodokļus jau maksā cilvēku valstī, nevis labdarības organizācijām. Cilvēki taču ziedo labdarības organizācijām no saviem līdzekļiem, bet valstī pēc būtības vajadzētu palīdzēt cilvēkiem, kuri maksājuši nodokļus. Man bija svarīgi, tāpēc, ka droši vien jau jāsaka godīgi, tiem, kas nav kaut ko tādu līdzīgu pieskāršies, tiem varbūt grūtāk to empātiju līdz galam saķert. Skaidrs, mēs visi saprotam, ka vajag pārmaiņas, bet tad, kad tu pa īsti mēs gājusi šo stāstu savā ģimenē, tad tu vari iejusties daudz vēl precīzāk tajās otrās kurpēs. Labdarības maratona laikā tiešraidēs sociālo tīklu platformās tika izsolītas mājražotāju, atsaucīgu cilvēku un uzņēmēju sarūpētas dāvanas. Izsolē iegūtie līdzekļi tika novirzīti Līvai nepieciešamo zāļu iegādei. Pārīt soli 70 eiro. Bet jūs varat bišķi vairāk skaitīt, droši nekautrējās, droši skait vairāk. Es nevaru iedomāties, ka mēs varētu pagriezt muguru un nenākt palīgā. Un kā jau saka, pats galvenais ir tas un pats svarīgākais ir tas, ko mēs dodam, nevis tas, ko mēs krājam. Jo tas, ko dodam, tam ir daudz lielāka vērtība, nevis tas, ko mēs priekš sevis rausīsim un priekš sevis krāsim, bet tas, ko mēs dosim citam. Un es domāju, dot un dāvāt dzīvību, man liekas, nekas dzīvē nevar būt svarīgāks. Mani, piemēram, uzrunāja tas, ka tā ir jauna sieviete, tā ir Līva, kurai ir 2 bērni, un tā līdzjūtība mūsos, es nezinu, laikam visu laiku ir, un mums gribas palīdzēt. Pats interesantākais un pats es pat teiktu, emocionālākais, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kuri ir atsaukušies, ir paši onkoloģijas pacienti. Un arī šeit studijā mums klātienē uz vietas ir onkoloģijas
onkoloģijas pacienti, kuri nāk šeit, neskatoties to, ka viņiem pašiem ir slikti. Un viena no rīta bija meitene, sieviete, kurai bija pēc imunterapijas. Viņai bija ļoti slikti, bet viņai bija svarīgi, ka viņi ir šeit stundiņu, kaut ko padara, lai viņi ir šeit klātesoši un lai ir tā sajūta, ka viņi ir kaut kāda bijusi daļa no šī visa foršā pasākuma. Mēs šeit esam, lai piedalītos izsolē. Es esmu uz pakošanas darbiem, tā kā es nezinu, kā man beigsies, jo pakošana nav man stiprā puse, bet es ļoti centīšos, lai visas nosolītās lietas nonāk tieši pie tiem cilvēkiem, kuri tās ir iegādājušies. Labdarības maratonā iesaistījās arī zinoši cilvēki, kuri ar saviem pieredzes stāstiem iedvesmoja nepadoties un palīdzēt. Mēs, man liekas, stiprinam tos cilvēkus, jo viņu pašvērtība krīt tajā diagnozes brīdī. Lai viņi jūt, ka jebkurš, arī tas, kas ir slims, ir vērtīgs mums. Viņš nav norakstāms, viņam nav jāpaliek ārpus svītras. Un sabiedrībā reizēm ir tā, mēs negribam redzēt problemātiskas lietas, vai ne? Mums vieglāk patīk kaut kā dzīvot tajā mazliet eiforijā, ka nav jau tik traki, kas ir labs optimisms, bet realitāte ir tāda, ka mums ir jāredz gan tas, kas ir debesīs, gan arī tas, kas ir pie zemes. Ja neizdosies savākt šo summu līdz galam, tad iesim klāvēt pie prezidenta durvīm. Maratons ilga vairāk nekā 24 stundas. Ik katrs, kurš piedalījās klātienē un arī vēroja tiešraides internetā, no sirds cerēja, ka izdosies radīt brīnumu ģimenei Viesītē. Mums vēl pietrūkst necik! Parādi Līvai studiju. Uz to pusi pasties. Mēs to izdarījām. Es esmu priecīga, mamma ir savāca gadam naudu. Paldies jums visiem. Paldies no sirds jums. Mīlu jūs visus, ka jūs esat kopā ar mani šajā laikā. Līva saka, vislielākā laime būtu zināt, ka nākotnē šīs zāles kompensēs valsts gan viņai, gan citiem pacientiem. Tāpēc mēs neesam apstājušies tikai pie Līvas stāstu un esam nosūtījuši vēstuli valsts prezidentam, cerot uz viņa iesaisti jautājuma risināšanā par 80 medikamentu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Tam nepieciešami 150 miljoni eiro, un šo lēmumu šobrīd gaida aptuveni 7000 pacientu visā Latvijā. Inese Supe, Valdis Lācis, 4. studija.